Rīgas detektīvu aģentūras YouTube kanāla, tas ir tieši raide, jā. Kāpēc es pie jums šodien tāda atnācu šeit, jā. Es gribēju brīdināt, ka manas datus līdz šim brīdim jau kāda firma atkārtoti mēģina izmantot Olga Zeļika detektīvs.lv. Par to es, protams, kā nākamajā video es jums parādīšu, kā tā izskatās. Jā, protams, es jums nerekomendēšu nākt pie tiem krāpniekiem, tāpēc, ka, ja kāds var izmantot svešas personas datus, jūs sapratat, ka tie ir krāpnieki, jā. Un, protams, kā krāpnieciskas darbas var būt attiecības pret jums arī. Es apmēram zinu, kas to dara, jā, un, protams, kā nākamreiz jau būs ne tikai Latvijas krimināla policija iesniegums, jā, bet arī Interpol būs iesniegums, arī Anglijā, Britānijā un Itālijā. Jā, jau ir ļoti daudz informācijas, daudz printskrīnus, protams, es jums nākamreiz parādīšu, jā, ka tas izskatās, jā. Lūdzu, neaizmirsiet, ka Rīgas detektīvu aģentūras tālruna numurs tikai 1 +371 2606 5555, arī ir WhatsApp numurs, jā, šo numuru, jā. Mūsu mājaslāpa detektīvs.lv, un tad es esmu Rīgas detektīvu aģentūras prezidenta Olga Zeļika, certificēta detektīva jau 19 gadi, jā, un tad jūs tad visi zinat, kā es strādāju ar pagātni krimināla policijas izmeklētāja, jā. Un jau 25 gadi es esmu juristam, arī man ir maģistra grāds, jā. Esiet uzmanīgi, jā. Tagad es sapratu, ka vienam cilvēkam tas ir ļoti, ļoti jocīgi, jā. Jā, un cilvēks to mēģina jokot, jā, ļoti tād specifiski, jā. Bet šobrīd es pateikšu tā, ka vairāk tās nebūs. Un mēs ievācam ļoti daudz informācijas par visu, kas notiek, jā. Un, protams, nākamais solis būs ļoti, ļoti nopietns. Un šobrīd es tad iešu līdz galam, un tad redzēsiet, jā, kas būs. Redzēsiet. Es ļoti ilgu laiku jau to visu skatījos un tad tikai brīdināju. Bet brīdinājums jau pietiek, jā, brīdināt. Jau laiks, ka es sapratu rīkoties. Un būs ļoti, ļoti nopietna atbildība. Es darīšu visu, lai būtu krimināla process. Paldies jums!